Tālāk uz priekšu, Paguls. Tagad Šindels, jā, Paguls 3-2. Pats met pa vārtiem. Gar pašu vārtu stabiņu. Nu, teicam, nospēlē Nikita Davido vārtiem. Zaliņš. Ir apmalt tālāk, dziļāk zonā. Lundmarks. Atstāja. Lundmarkam ir tik labs plaukstas metiens. Un ir vārtos. Viss pareizi, jāskaita. Skaitās 1-0. Nu, kurš Lundmarks pats? Acīm redzot. Tur Ripa lidinājās, jā, Lundmarks. Viņš ir vārtu guvējs un Džeimija Lundmarkam šie līdz ar to ir 7. vārti turnīrā. Skatāmies, es tikko gribēju teikt, viņam tik labs plaukstas metiens, nevar no zem aizsarga taču uzmest. Nu, Lundmarks iemeta citādāk. Jā, un turklāt atkārtojumā paskatīsimies, tur Ripa bija gaisā un lieliski. No gaisa atļautajā augstumā. Atļautajā augstumā, tieši tā. Džeimija Lundmarks izvirza vadībā Rīgas Dinamo Ufā pret Salavati Lajo 1-0. Mazliet mazāk, bet arī 11 minūtes. Tā kā, nu, tas liecina, ka komandas ir korektas komandas. Un tagad uzgājiens 2-1. Glāb, brīnumainā kārtā Kris Holts. Aizlido pa gaisu Nūja, bet Holts glābi. Un turpinās Ufas uzbrukums. Holts ir, bez Nūjas Holts. Un tvar. Nu, noķer Ripu. Ļoti labi nospēlē. Burvīgi vienkārši nospēlē Holts. Neizskaidrojam, kā viņš izglāba Naklādals. Čehu aizsargs, skatāmies vēlreiz, Zinovjevs. Lielisks uzbrukums. Teicam, šeit pa vārtu stabiņu trāpa Ripa. Vispirms Holts to aizskar un pēc tam, pēc Koļcova metiena, Ripa trāpa pa vārtu stabiņu. Tā kā jebkurā gadījumā bravo Krisam Holtam. Un nobloķē metienu Jānis Sprukts un izdosies. 2-1. Jānis pats metīs, pats arī met, atvair un vēl viens metiens no neērtās puses Gonta Galviņa izpildījumā. Jā, nu teicam, vārtos darbojās jaunais pretinieku vārtsargs. Jā, Davidos ir lielisks. Tvar ķēra Aicimdāvu, iemetienā Frederiks Vargs, vienīgais ar tādām slidām spēlē. Un grūdienas apmalē, spēcīgi un sāpīgi. Tiesnešu puses nav nekāda reakcija. Nu, kādreiz arī spēka paņēmiens, kad tiek izpildīts, tad arī ir sāpīgi atdurties pret apmalu. Tur Kristaps Sotnieks, nu, Pilstrēms pirms tam. Soms tur tā bija nedaudz pastrīdējās ar vienu no mūsu spēlētājiem, un tagad, atklāt sakot, nospēlē. Tas bija grūdienas apmalē. Tas bija grūdienas apmalē, jā. Pēc pusminūtes, nu, mums būs gandrīz minūtes skaidriskais vairākums. Un izgājums 1-1, un vārti! Miķelis Rēdlīgs, 2-0, un mums tik un tā vēl būs vairākums. Jo komandas spēlē vienādos sastāvos 4-4. Miķelim Rēdliham lielisks izgājiens, 7. vārti, 2-0. Skatāmies, kurš iedeva Guntis. Jā, Guntis Galviņš. Viņš izvirzīja tiešām lieliskā metiena pozīcijā. 1-1 izgāja Miķelis un šajā epizodē neko. Un neiztur nervi, kuram tur neiztur tā. Lsenius pret Grigorenko. Un labi, tagad jau arī dūru cīņās iesaistās un parāda, ka nav tā sveša lieta Niklasam Lucēniusam. Dabūja pāris sitiens kautiņu pašā sākumā, bet savu arī atbildēja pretiniekam. Nu viss. Dūru cīņa beigusies. Tā, nu skaidrs, abiem diviem būs jāatstāja laukums. Ripa aiz vārtiem. Saprīkens. Metiena pozīcijā, jā, un Ripa ir vārtos. Ripa ir vārtos pirmo reizi Ufas spēlētājiem ir izdevies atslēgt Rīgas Dinamo. Ko, laikam Jemelins. Izskatās, kā jaunais Sergejs Jemelins. 20 gadus vecais hokejists, gūs savus otros vārtus šajā turnīrā. Un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Nu, ļoti ātri viņš izdarīja. Skatāmies, Saprikins iedeva, viņš tuvajā augšējā stūrī trāpīja. Nu, izcili. Jo vārtu stabu Holts bija nosedis, bet to vienu spraudziņu. Izcili trāpīja. Uzvaram iemetienā, tiekam pie Ripas. Ripa, kur ir? Ārā no zonās! Ārā no zonās! Viss. Tas ir viss. Rīgas Dinamo uzvar Ufā
pirmā, var teikt, mūsu vēsturiskā uzvara pār Ufas Salavat Julajevu, pār Gagarina kausa īpašnieku, turklāt Ufā. Man liekas, vēl tur kāda sekundī palikusi. Jā, acīm redzot, jo tādu kārtīgu sirēnu mēs nedzirdējām. Jā, nedzirdējām, bet skatītāji visi iet prom. Viss, tur 1 sekunde, 2 sekundes bija palikušas. Tā kā mēs nepasteidzāmies, Rīgas Dinamo pabeidz savu garāko izbraukumu ar skaistu, lielisku uzvaru Ufā pār Salavat Julajevu. Nav vairs kontinentālajā hokeja līgā komandu, kuras mēs kaut reizi neesam uzvarējuši.